Latvijā un augu Latvijas laukos Ļaudonā. Jā. Tātad mūsu kliņģeris bija balts un noteikti nebija mandeles, jo dieniņās, kur tu mandeles vispār Vai dabūsi? kardamons. Vai tādas garšvielas, nebija. Tātad mūsu manām Proteīns, man liekas, nebija pašsaprotams. tieši tā, tātad tur žābētos āboļus, ko paši bija sažābējuši, lika iekšā kliņģerī, jā. Un nebija mandeles, bija drupanas. Tātad, kad es pirmo reizi, es cepu kliņģeri šeit, ko es tagad neesmu darījusi, bet es to, Jo es to daru. jo tagad Andris to ir pārņēmis, bet tad es liku kliņģerim virsū, tā bija tad, tā Andra recepte, bet virsū tika liktas drupanas, jo tas man likās, kam ir jābūt virsū uz kliņģera. Un tagad mums ir tāds kompromiss. Jā, man bērnībā bija šķēlētas mandeles. Un īstenībā man tās labāk patīk ar drupanām, bet tagad mums tāds kompromiss, ka es tās drupanas taisa lielā mērā ar samaltām mandelēm un ar, mandeļu ekstraktu. Citus ēdienus es vienkārši esmu izdomājis pēc tādas, atminoties, kā tas garšoja, un eksperimentējot ar kliņģeri, tomēr man pamats manai patreizējai receptei bija, to es saņēmu no Zomerandras pēc 2x2 nometnes. Es 2x2 nometnē vadīju latviskās virtuves ievirzi, bet pašam man nebija pieredze ar kliņģeri, mums iedeva recepti, tā ļoti labi darbojās, un tad es plus mīnus lietoju to pašu. Bet interesanti, es esmu ceps kliņģeris, tagad kādus, vismaz 40 gadus. Es jau pirms tevis arī cepu kliņģeris. Sūtīja jaunkundzēm, kuras bildināja pa pastu pāri Amerikai. Bildināja, bet mēģināja, tā centos iepatikt. Ieēdināt ar to aizsūtītams kliņģeru dzimšanas dienā. Bet mēs to tagad esam darījuši saviem ģimenes locekļiem, esam sūtījuši pa pastu kliņģeru. Bet viss labi, man tā tehnoloģija nav īsti labi izstrādāta, jo reizēm man tas reizēm ir vienkārši tā rūkšana. Tā rūkšana un tas arī, cik tas briedums, kurā mirklī, ko dara, cik kādā temperatūrā. Un vislabākais kliņģeris man sanāca Ļaudonā no Latvijas produktiem, un to es uzcepu ar vienkārši, jo Daigas mamma, viņa vēl strādāja virtuvē, vai viņa toreiz, bet katrā ziņā viņa tur pazina. Laikam nesen bija gājusi pensijā, viņa bija tur saimnieces vidusskolā, kas ir pāri grāvim, to var tieši mājai pretīm, un tad tur kaut kādīgi iznāca, tieši tas brīdis, ka nevis blīva, bet kad izstiepjās un ka tās šķiedriņas, tādi viegli. Es nezinu maizes terminoloģiju, es neprotu to aprakstīt, bet tas bija visgardākais. Un tur arī bija, es nezinu, kura gada laikā tas bija, bet kaut kādīgi vairākiem cilvēkiem bija to dzimšanas dienas. Es 5 lielus kliņģerus izcepu toreiz. Viņš ir ļoti garšīgs kliņģeris. Un reizēm sanāk ļoti labi, citreiz sanāk ciešami. Bet es zinu, ka mēs pat esam bijuši sabiedriskos pasākumos pie goda galda, kur pastiedz kliņģeri, kas nav izcepts līdz galam, kur vidū ir jāla mīkla. Un es domāju, tā gan man kaut kā ies. Vismaz izcept man ies. Garšvielas ir safrāns, kardamons, un tad, it kā tur vēl būtu citrona iziņa, bet, manuprāt, tā liela starpība nav, vai liek vai neliek. Tad tur ar to, cik likt cukuru, cik likt sviestu, tajā oriģinālā receptē ir gan daudz no abiem, un tad es tā, es nezinu, es it kā mēģinu drusciņ atturēties, bet, kad jau tad jau, kas ar ko skopoties, tas ir kliņģerī. Vēl, jā, man bērnībā bija stabili dzeltenās rozīnes, nevis melnā, bet es bieži lieku dzērviņu sukādes, vai vienas pašas, vai sajauktas, samaisītas ar dzeltenām rozīnēm. Un tad virsū, kā es saku, tās drupanas, bet kas ir, kur es lietoju
mandeļu miltus, pilngraudu kviešu miltus, cukuru, sviestu. Sanāk, reizēm es liku kanēli vairs nelieku, es tagad drusku kā mandeļu ekstraktu. Tā. Protams, olu dzeltenumi. Kas tur vēl ir iekšā? Nu, tas jau man... Es domāju, tā tehnoloģija ir, varbūt, es pieņemu, ka tas ir kā bija tajā oriģinālajā receptē, ka tu viņu izrullē uz galda to mīklu un tad ieliec iekšā tos sviesta gabaliņus un sarullē to mīklu, kas iztaisa to kliņģeri tādās. Nu, drusciņ kārtaini, bet man nepatīk, ka reizēm sadalās tās kārtas. Man nepatīk, ka viņi kā rulēti. Un tad arī no viens, ko es piešāvos, bija, man liekas, kā tur receptē bija raksts, nu, es neatceros to vārdu, no pickiņas vai kaut kas tāds, un tad es iedomājos, ka tā kā ar nāži griež un uzliek ar pirkstiem, bet tagad es, piemēram, vienkārši ielieku sviestu saldētavā, atdzesēju rīvi, ja es atminos, un tad vienkārši rīvēju. Un, ja tas sviests ir augsts, tad ļoti smuki sabiežas. Tas ir daudz ātrāk, un tad var vienmērīgāk noklāt bez lielām pikām. Un tad vēl viena lieta ir, ka es atceru, manā receptē parasti sanāk pietiek vai nu 2 kliņģeriem vai kliņģeriem un kuplīšiem. Un tad es viņu tā kā izvēļu, un tad es vienkārši skatos, kurš ir smukākais, tas ir tas goda kliņģeris. Pārējais vienkārši tāpat kūskost vai sadalīt, un tad arī pāri. Un, protams, tas tā maize ir gardāk, ka viņa ir svaiga vai pat silta, bet, ja paliek pāri un atdziest, un vēl pēc nedēļas, ja kaut kas nav apēsts, tad es sašķēlēju un sagrauzdēju tā kā biskotī. Un vai nu vienkārši lielajā cepešu krāsnē, vai arī tas ļoti labi darbojās airfryer.